ik pa laikam es savā datorā atrodu visādas vecas lietas, ko es taisīju, nu, pa lielam tieši saistībā ar video. Un šit tad man liekas, ka, nu, jāizvelk un jāparāda, jo nav tā, ka ar video es sāku aizrauties tāds kā nesen, tur pēdējā gadu, 2 laikā, es to darīju arī pirms 10 gadiem, un tad es atrodu visu tādus smieklīgos savus projektus, kas ir, nu, dažādi ir. Daži ir tā, ka negribas rādīt. Es atradu video klipu, kur es taisīju tieši laikam 9 vai 10 gadiem, kurš bija saistīts ar spēlīti, ar 8-bitu spēlīti. Tā kā man pašam bērnībā bija Nintendo, un mēs šausmīgi daudz viņu spēlējām. Pirmais, ko mēs šausmīgi daudz spēlējām, bija Super Mario brāļi, pirmā daļa. Mēs visu ģimeni līdz vēlai naktī spēlējām. Bet problēma bija tāda, ka šis bija ļoti nepopulāra konsole Latvijā, un man bija tikai viena spēle. Tad, protams, parādījās Dendijs, vai Žilitons, vai UFO, vai nav, kā es gribu to nosaukt, un zeltām kartridžiem. Un tad tas, man liekas, bija tad, kad mēs pilnīgi mums tur norāva jumtu, mēs spēlējām visas tās primārākās spēles, tur Tetris, Arctic Run, Adventure Island, Flintstones, nu, močījām, liekas, visu, ko varēja dabūt. Protams, ka parādījās Street Fighter 2, tad tas bija ļoti ilgi. Un tad es kaut kādā veidā dabūju arī pie sevis uz mājām Žilitonu. Vai es aizņēmos, vai kaut kur es dabūju. Nu, tad es Street Fighter Champion Challenge 2 Turbo, kaut ko tam līdzīgi, man liekas, kādu nedēļu no vietas spēlēju, kamēr es tiku līdz pirmajai vietai. Vēlāk jau parādījās Super Nintendo, kas parādījās Amerikā. Kaut kur, nu, konsole arī no Japānas. Tas bija analogs. Tas, kas pie mums bija, man liekas, populārāk, pie mums populārāka bija Sega. Un neatceros, kurā gadā, bet arī pie tās es tiku, pie lietotas Segas. Es atceros, to projām maksāja 25 latus. Un Rīgā, tur pagrabiņā, bija noma, kur tu varēji iestāties kā klubiņā, un tad tu pa kaut kādiem tur 30, 50, neatceros, kaut kāds lats varbūt bija, un tu varēji īrēt tās kasetes, tu samaksā to 50 centīmus un ņem to kartiņu mājās, pēc tu gribi. Un tad jau 2007, 2008, 2009 es ļoti aktīvi piesakoju Angry Video Game Nerd, kas taisīja tieši saturu par vecām retro spēlēm, kurās viņš tā kā izlika milzu naidu, ka tās spēles ir sūds un cik grūti viņas spēlēt, un ka tur ir pilnīgs bezsakars notiek. Un pēc tā, ka viņš kaut kādā momentā parāda to vilnu, un to sāka darīt visi. Retro spēles kļuva par tādu kā hypu YouTube'ā, jo YouTube agrāk principā bija tāda tukša vieta. Nebija daudz satura radītāju, varbūt arī tāpēc, ka nebija pieejama tāda tehnika kā kameras, kas jau tad katram savā telefonā, un katram jau automātiski, kā tev ir telefons, tu esi googlē, un kā tu esi googlē, tā tev ir YouTube, un principā tos kanāls jau ir uztaisīts. Un tas viss ir daudz vienkāršāk. Un man ļoti, ļoti patika, un visu laiku es gribēju taisīt kaut ko līdzīgu, bet man nebija tā īpaši doma tur tik šausmīgi, milzīgi aranžēju un likt, bet vienkārši parādīt par labākajām retro spēlēm, ko es atceros no savas bērnības, jo man tā bija tā kā milzīga daļa, tāds iedvesmas avots. Es atceros, ka mums to Nintendo atved uz mājām un nebija pareizie kabeļi, viņam bija skārts, mums vēl bija padomju televizori, un mums bija tas, es nezinu, kā viņš saucās, bija tas tāds ar piecinieku, ja? Vienā pusē bija kompozīts un otrā bija piecinieks. Un tad vajadzēja ēst pie meistara, un kamēr meistars tur uztaisīja pareizos vadiņus, tu bija jāgaida. Un ka tev ir konsoli nopirkt, un tu pat nespēji ierubīties, kas tas tāds ir, kas tur būs tā ekrāna. Jo es neko nav redzējis, mēs esam katalogā redzējuši. Un mēs esam redzējuši tikai tas bildīts, ka ir kaut kāds kastīts, bet kas tur iekšā mēs nespējam izstrādāt. Es biju redzējis vienreiz bērnībā, kā izskatās Atari 2600. Ja, tā ir tāda kaste, un uz ekrāna principā ir notika Pongs. Bija Pitfalls, bija ļoti slavenais E.T. un tā tālāk, bet tās spēles bija traģiskas. Vai tās var nosaukt par spēlēm? Jā, var nosaukt ļoti līdzīga veida spēles. Bija Vērmaņdārzā, kāds esās, tur bija tāda būdiņa, visu bija kapējkās, bija tur mašīnītes,
arī 10 kapeikas vai 15, tad bija jūras ciņa. Marskoja boja, kur bija jāskatās caur tām brillēm un jāšauj. Nu jā, un mēs nevarējām izdomāt, kas tad īsti būs, un es biju pilnīgi uzzīmējis uz kartona, ka tur kaut kas notiek. Man fantāzija jau gāja tā, ka es zīmēju uz papīra, kāds būs videospēles, ko es spēlēšu, jo nevarēju izdomāt vispār. Nekas tās nebija redzēts, nevienam tās nav bijis vēl. Tas bija vēl pirms Žilitona iznāca. Jā, un tad Angry Video Game Nerds baigi to pavilku. Tas arī sāka tā kā ņemt emulators un meklēt visu to stafu, ko es biju palaidis garām. Un tad bieži vien es atradu tādu krēpajo haidī, kad tas bija tīrās šausmas, tas ir iznācis kaut kur uz kaut kā, un tas bija ļoti briesmīgi. Es noteikti kaut kad nākotnē gribu uztaisīt tomēr to savu nelielo listu, pastāstīt, parādīt, kas bija forši, kas bija pilnīgs sūds, un varbūt jāuztais pat kaut kāda tiešraide vai kaut kas tam līdzīgs, kur iziet caur tām spēlēm, jo daudz spēles, kas man agrāk likās, tā kā, wow, tas bija tik nenormāli krūtis, tagad uzliku un likās, ārpēc kā es to sūdu varēju paspēlēt tik ilgi, bet tā kā tev mājās viens kartriņš uz visu weekendu, jā, sorry, tu neko nevar padarīt, jo kasetes, man liekas, masāja aptuveni no 8 līdz 15 lati. Kāda bija vidēja alga, es neatceros, bet noteikti, kā bērnam nebija ne 8, ne 15 lati. Kaut kāda bija dzimšanas diena, nav cenreiz atceros, es Worms nopirku. Worms, tā bija baigi labā spēlē. Es nezinu, vai joprojām liktos baigi labā, jo uz Segas tomēr tas nav tā kā spēlētos kaut kāda pirmā Pentium, vai es nezinu, kas bija adekvāts tā laika dators, kaut kāds 486. vai pirmais Pentiums. Jā, un es to klipu vienkārši atradu un pasties, cik daudz visādas atmiņas nāk ārā par šo lietu. Un tad es domāju, ka jāuztais video, un beigās nāk, ka tas video ir tikai kaut kādas tur minūti, 2 garš, vai ne? Bet man tas humors, ko es tad ielicis, un es pārveidojos savu balsi, lai izklausītos tā kā kaut kāds klauns. Bet man likās smieklīgi, man joprojām likās smieklīgi. Un es paskatījos tagad, ka to video ir 500 skatījumu. 500 skatījumu, tā kā 3 minūšu klipam, kur ir ierakstīts ekrāns no emulatora un 4 dislike un 1 laiks. Es man liekas tagad standarta video ielikt, es nezinu. Droši vien tāpēc, ka bija visādas mājaslapas Latvijā tajā laikā 2000, kas tas bija, 10. 9. gads, kad varēja tā kā iesūtīt savu video un viņi publicēja savā lapā. Bija tāds Krabjiem LV un vēl kaut kādi, kur iesūta labākos video viņi publicēja, jo YouTube reāli bija tukša vieta tajā laikā. Nebija tie kanāli, nebija satura radītāji latviešu valodā, vispār nebija. Vismaz es tik tālu nebiju atradis, tas vispār nebija aktuāls. YouTube tika izmantos vienkārši kā platforma, kur ielikt savu video saturu, lai padalītos tālāk internetā. Tas nebija īsti, man liekas, neatceros, ka būtu citi, kas atļauj. Un man liekas, ka tur bija vēl tāda lieta, ka bija ierobežojumi. Vispār par agrīno YouTube būs jāpastāst kādreiz. Bija ierobežojums, mēs, ka varēja likt maksimums 15 minūtes. Jo mums ir viena intervija, tad, kad es vadīju pirātisko rāģiņu, bija intervija ar Kasparu Ķikustu, kas bija nodarbojies ar urbāno alpīnismu. Viņš stāstīja, kā viņš braukāja tur uz Āfrikā un kā kāp kalnos un kā viņš strādā Latvijā un dara visādas interesantas lietas. Un mēs uztaisījām interviju tajā rāģiņā, un tad es viņu ierakstīju. Sagraizījumu man bija jāgriež pa 15 minūtēm vai pat 10 un jāliek YouTube'ā kaut tās 8 daļās, jo nevarēja ielikt tā video, ielikšu tur uz 3 stundām, kā tagad atstāja streamu un viņš tur karājas un chill. Jā, tā bija pilnīgi cita pasaule salīdzinājumā ar šodienu. Tas arī īsumā viss, ko es gribēju pastāstīt. Ja man ļautu, tad es varētu stāstīt arī 20 stundas par spēlēm un retro spēlēm un vispār par visādām bērnības jokiem. Bet es domāju, ka jābeidz šeit. Tad finālā piedāvāju noskatīties klipiņu, kur es taisīju tātad pirms plus mīnus 10 gadiem. Jautājums, vai mēs savāksim tikpat dislikes un vai kāds noskatīsies tikpat daudz reizes. Yes. Kas par grafiku? Kas par skaņu? Un kāpēc viss ir zili? Kas mums te kaut kāds te? Un kāpēc vienādā zilā krāsā? Un kāpēc visi sliktie džekiem ir grebets? Kas te ir? Kas te notiek vispār? Kas tas tāds? Tas ir daudz tā mājas vai kas tas ir? Vai tas ir salauts desktop wallpapers? Un kāpēc viņš nenotri savu bumerangu? Bumerangs ir naudu maksā. Cilvēki naudu par to bumerangu maksāja. Un viņš met zīmuļus. Viņš ir skolotājs.
Kāpēc viss mētās ar zīmuļiem? Tāds sajūt, ka viņš laiku kādam iesit pa starpkāju. Au! Atkal jau. Un ar pādēļ, au! Un atkal bumerangs. Un atkal viņš nenoķēra. Un tagad kaut kāds putniņš, vai kas tas bija? Kas tas vispār lido? No kurienes lido? Policijā brauc. Kāpēc viņi nokrīt no debesīm? Un aizlid atkal uz debesīm? Liek vai inģeļi, domāt. Atkal! Kick in the balls! Tas ir Čaks Noris. Zilā kombinzonā. Atkal viņš neķer to bumerangu. Un atkal šo sit polā. Mājas nemainās. Tas droši vien kaut kāds purcēms. Purcēm daudzstāvju rajons. Viņš ir izgājis ielās uz supermarketu, lai nopirktu pienu. Pa ceļā viņam piesējās panki. Gribēja atņemt naudu. Un viņš visiem spēra polā. Kāpēc viņam visiem salsbils un man nav? Turpinās purcējums. Un supermarketa kā nav, tā nav. Un kas tie tāda aizloja? Kas tāds ir? Unikāla spēle, unikāla spēle. Kick in the nuts again. Viņi krīt no daudzstāvu māju jumtiem. Tālumā ir vēl daudzstāvu mājas. Liels rajons, jā. Spēļu veidotāji točs nāk no pļauniekiem. Atkal bumerangs, atkal viņš nenoķēra viņu. Un atkal spēriens. Un tagad man arī spēra tur, kur sāp.